Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dievs ir labs Dievs. Šodienas rakstu vieta. Un garām ejot, Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja: Rabī, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja: Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa, 1. līdz 3. pants. Šodienas pārdomas. Mārtiņa sieva Kristīne bija gaidībās ar otro bērnu, kad viņai pēkšņi kļuva slikti. Bija sākusies iekšējā asiņošana, un naktī, nonākot slimnīcā, ārsti nedeva nekādas cerības uz pozitīvu iznākumu. Lai arī Mārtiņš nesaprata, kāpēc tāds pārbaudījums piemeklēs tieši viņa ģimeni, kā ticīgs vīrs, viņš nelokāmi turējās pie pārliecības, ka Dievs ir labs Dievs. Gan vietējā draudze, gan draudze pasaulē vienojās lūgšanās, un Dievs paveica brīnumu. Pēc 3 dienām Kristīna atguva samaņu un strauji atveseļojās. Bet Dieva labvēlība ar to nebeidzās. Vēlāk viņš tiem dāvāja vēl 3 veselus un brīnišķīgus bērnus. Draugs, es vēlos, lai tu apzinies, ka mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē. Tas nozīmē, ka sliktas lietas notiks arī Dieva cilvēkiem. Tieši tāpēc Jēzus nāca šajā pasaulē, lai mūs atpirktu no nāves, grēka un sātana varas. Un lai ik viens, kas no sirds uzticis viņam, piedzīvotu glābšanu pat visbezcerīgākajā situācijā. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos saglabāt pilnīgu paļāvību uz Tevi. Es ticu, ka tieši tagad Tu esi ar mani. Paldies, ka aizkulisēs Tu dari varenas lietas, vēršot manu situāciju par labu. Patiesi, Tu esi brīnišķīgs un labs tētis. Neizmērojama ir Tava mīlestība, žēlastība un sadraudzība ar mani. Tavā klātbūtnē man jau pieder brīnumaina uzvara. Jēzus vārdā. Āmen.